Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par verandas iekšdarbiem. Sāku krāmēt profilus. Ir tikai viena tāda štelle. Dēļ svētkiem daudz veikala bija ciet, tā kā pirku nebija vaļā. Un jau nācās pirkt saucamos profilus, kas ir grieztiem domāts. Un es viņus ieliku arī starpsienās. Protams, tie, kas ir domāts starpsienām, viņiem ir biezāk šitā malā, es varu kārtīgāk saskrot, bet es arī šitā pat tik galā. Nav nevaina. Protams, ja tur jāliek komunikācijas, tas tā būtu sliktāk. Tad tur jāborē, jāņemās, jo oriģināliem ir paredzēts viss tās vietas. Bet tas ir sīkums. Te ir veranda, te daudz nekādas īpašās komunikācijas nebūs. Kas saka, termostatam, slēdzītim, gaismai, viss vairāk nekas te. Protams, iekšā tajos kabūžos būs. Vēl būs daži video saistībā ar šī gada darbiem. Kā šī nav ko steigties. Pagaidīsim nākamo gadu, nosvinēsim un tad arī ielikšu kādu video. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like. Ja neesat abonējuši, abonējiet. Jo daudz netrūks līdz 2000 subiem. Kad būs 2000 subi, un tad es uztaisīšu vienu video interesantu. Tās nav saistībā ar celtniecību, ne ar kādiem darbiem. Nu, ceru, ka sanāks. Nav ne jausmas, bet man viņš tur tā varētu būt tāda interesants pasākums. Bet, ja jūs gribat to redzēt, un ja neesat abonējuši, abonējiet. Labi, kungi un dāmas. Laimīgi jauno gadu. Un lustīgi pavadām veco un labi sagaidām jauno. Atā! Jāsāk darboties ar verandu. Jā, kārtējo reizi, kā man vienmēr sanāk. Liels bardaks. Viss tas tagad ir jāsavāc. Tagad sazīmējam, kur likt kronšteinus, stiprinājums. Un pēc tam skrūvēsim klāt stiprinājums. Un tā līdz galam. Nu, reku palīgs. Likšu divu veidu profilus. Šitos ir pa galiem un pa vidu, un šitos ir šajās vietās. Šo likšu lāzerīt. Viņš būs precīzā augstumā, pēc tam viss tas profils klik, un pārējo pievelk pie šitiem te. Viss, un nebūs jāčakrējies ātri, viss ies uz priekšu pēc tam. Labi, maucam! Līmeņrādu esmu nolicis lāzernieku. Un tagad vēl skrūvēsim šitos, šajās vietās. Tagad jāpiegriež profili. Profili 3 metri, man vajag 2,74. Viss ir salikts.
Viss turās uz šitiem ten. Un tagad mierīgi var skrūvēt mušķiņu skrūvu, tad māziņu skrūvīt. Un skrūvējam klāt. Stiprinām tur, kur ir parastie stiprinājumi. Un laicīgi uzlocam augšā, lai kā reģips liekot, lai nesanāk visādi brīnumi. Saskrūvēts ir viss. Griezti gatavi, kā lai saka. Un tagad jāskrūvēja būs starpsiens jāveido. Jāsāk veidot starpsienu, kas te nāks 2 kabūzīši. Nu, lāzeru esmu nolicis, kā vajag. Un jāliek ir, šitien jāpiestiprina būs profils. Visi riņķi, kas saka pa perimetru, bet lieta tāda, veikalā nebija, kas ir speciāli domāti šitiem te. Nu, tā kā tagad ir ziemīši, veikals ir ciet, viens veikals bija vaļā, bet viņā nebija iekšā tie profili, perimetra profili. Tas ir sēž un plati. Un nekas improvizēsim. Lai labāk saietos kopā ar gāzbetonu, nu, paņemsim ieputīsim bišķi putas, lai dībals pēc tam neiznāk ārā. It kā nevajadzētu nekam nākt ārā, bet drošības pēc. Parā. Krietni labāk, jo tas gribēja tā kā maukties ārā, tie vairs nemaucās. Tagad viss sazīmēju, kā būs man jāgriež. Trīs. Sākumā mēs ar putām viņu pielīmēšu dzelzi kārtīgi sakaltīs, un tad ir dībelīšs iekšā, neiebraucot caurulēs iekšā, un būs nostiprināts. Tagad sākam likt ribojumu. Saliksim visu, un, protams, pēc tam vēl starpsiena te vēl nāks. Tā kā es nedabūju īsto, kas ir vajadzīgs šitiem te riņķī, saucamās, kas viņš rādījus vai perimetrs vai kas ir, nu, ieliku to pašu ar to maliņu un jāpieloka.